Jā, ir vairāki rīki, kas no tava logo izveidos 3D objektu. Pirmais ir 3dlogolab.io. Atveram, nospiežam Get Started un ielādējam savu logo attēlu. Un mēs redzam, ka logo ir gatavs. Es to varu kustināt tagad visām pusēm, tas skaisti atspīd. Mēs varam pamainīt šeit materiālu un redzam, kā tas izskatās. Skaists zeltīts. Tātad, ja mēs gribam no šī uztaisīt vienkārši bildi, es varu nospiest šeit un nospiest eksportu. Tālāk nospiežu eksportēt kā bildi un tā lieliski saglabājas. Un bildi izskatās tieši šādi. Ja grib izveidot rotējošu video vai 3D modeli, to gan viņi piedāvā tikai par maksu, kas ir apmēram $24. Bet, ja tu gribi pilnīgi bezmaksas rīks, tev uztais 3D modeli, tu vari izmantot šo otru platformu, kas saucās image2stl.com un nospiežam ielādēt bildi. Tagad šeit ir iespēja izvēlēties lietas, paņemsim invert output un izvēlēsimies to, lai būtu ar krāsām, piemēram šitādu. Un nospiežam convert to STL. Un te mēs redzam rezultātu. Tā izstās logo ar manu zilo līniju šeit arī iekšā. Mēs varam nospiest šeit un arī uztaisīt kaut kādu rotāciju, piemēram šitādu. Un tam redzam, kā tas skaisti rotē. Tālāk mēs varam to eksportēt kā bildi šeit, vai arī varam lejupielādēt STL formātā, kas savienojams gan ar dažādiem 3D printeriem, gan arī 3D apstrādes programmām. Paldies par klausīšanos, ja arī tev jautājums, uzraksti to komentārā.